Visvaldis savu lidmašīnu sauc par vālodzīti. Paceļoties ar to 1,5 kilometra augstumā, lauku, ezeru un meža kontūras ir labi pārskatāmas. Lidojot pāri Aglonas bazilikai, šķiet, ka tās teritorija ir krietni mazāka nekā patiesībā. Augstums, asas izjūtas un skaists skats ieinteresē nevienu iedzīvotāju, tāpēc lidotājam nāks pacelties virs zemes biežāk nekā pašam gribētos. Reizēm lidmašīna kalpo arī kā pārvietošanās līdzeklis. Pa gaisu lidojot var nokļūt izvēlētajā galamērķī krietni ātrāk. Esam lidojuši uz Rīgu. Faktiski vairāk viņš tādā izklaidē un vēl arī fotografēšanai ļoti labi. Cik ilgā laikā līdz Rīgai varat aizlidot? Kā vējš. Ja lidojam pa vējam, tad varētu būt kāda stunda, 20 minūtes. Ja pret vēju, tad, cik liels pretvējš, tad ilgāk, tad pusotra stunda. Visvaldis strādā Jaunaglonas arodu vidusskolā par direktoru, taču pats atzīst, ka labprāt būtu mācījies par lidotāju, taču padomju laikos nebija tādas iespējas. Var teikt, ka šobrīd Visvalda dēls īsteno tēva ieceri. Viņš mācās Ukrainā par helikoptera vadītāju. Visvalda sieva Marija ar vīra un dēla hobiju ir samierinājusies, taču tāpat sirds nemierīga, kad kāds no viņiem ir gaisā. Es ļoti priecājos, ka viņam tāds hobijs. Ļoti priecājos un reizē arī ļoti baidos un pārdzīvoju. Un katru reizi, kad vīrs vai dēls paceļas, es lūdzu Dievu, lai tikai atgriežas. Un kad redzu, ka pāri koku galotnēm lidaparāts nolaižas, tad man tā uzreiz sirds mierīgāka. Taču Visvaldis norāda, ka uztraukumam nav pamata. Katru gadu speciālisti lidaparātu sīk un smalki pārbauda. Katru gadu ir tehniskā apskate, ir reģistrācijas apliecība, ir katru gadu izdot to tādu, kā arī automašīnām, ka ir izieta tā apskate, ir pašam katru gadu jāpāriet papildus apmācība pie instruktoriem. Tur tā viss ir ļoti stingri. Labvēlīgi laikapstākļi lidošanai ir no agra rīta vai vakarā, jo tad ir mazāk vēja un gaiss nav tik saspiests. Arī ziemā var lidot. Visvaldis atzīst, ka tad ir pat labāk, jo ar lidaparātu var nosēsties uz jebkura no Latgales ezeriem.